Labvakar, mani mazie un lielie pasaku draugi! Novembris Latvijai ir īpašs mēnesis, kad mēs pieminam savus varoņus un svinam Latvijas dzimšanas dienu. Jau pagājušajā nedēļā es lasīju stāstus no grāmatām Tu esi Latvijas dārgums un izstāsti man savu sapni, ko klajā laidusi Latviešu valodas aģentūra, un arī šajā vakarā jūs sagaida 2 stāsti. Mans Latvijas dārgums ir latviešu valoda. Latviešu valoda ir tik īpaša un unikāla, tikai daži laimīgie cilvēki aptuveni 1 miljonu apmērā visā pasaulē māk šo īpašo valodu runāt. Latviešu tauta ir veidojusies ap latviešu valodu, un valoda ir tas, kas mūs tur kopā kā dzimtu. Latviešu valoda ir tikai otrā baltu valoda, kas atlikusi pasaulē, un tās izdzīvošana šajā jaunajā un modernajā pasaulē ir grūta. Būs jāstrādā smagi, lai šo unikālo valodu pasargātu. Latviešu valoda man ir manas mammas ģimene. Tie visi var runāt latviski, bet nedaudz runā angliski. Man ir jāmācās latviešu valoda, lai varētu ar viņiem runāt arī tad, ja man to negribas darīt. Es tikai maz zinu šo valodu, un man ir jāmācās cītīgi, lai saprastu un runātu latviski. Es nesen lidoju uz Latviju un varēju redzēt, cik slikti šobrīd runāju latviski un cik labi runāju latviski, kad biju mazāks. Man šī valoda lēnām aizmirstas, un es negribu, lai tā notiek, bet es neko nedaru, lai to apturētu. Kad bija jārunā latviski ar radiniekiem, man dažas sekundes pagāja, kamēr manas smadzenes saprata, ko viņi teica, un man grūti gāja pareizi atbildēt. Latviešu valoda man ir kā dzintars. Tas ir grūti atrodams, bet tas ir ļoti vērtīgs un var tev ļoti palīdzēt kaut kur tikt. Es visticamāk saviem bērniem nevarēšu iemācīt latviešu valodu, bet tā arī latviešu valoda tiek aizmirsta. Tā ir problēma, kas ir tikpat svarīga kā Latvijas samazinātais iedzīvotāju skaits. Arī ar visām šīm problēmām ir jāsaprot, ka latviešu valoda ir zelts, un tā ir viena no visvērtīgākajām lietām pasaulē. Tā ir mans dārgums. Un Latvijas valoda ir arī visas Latvijas un visas Latvijas tautas dārgums. To rakstījis Tālvaldis Spanjers, Ņujorkas Latviešu evaņģēlisku luteriskās draudzes Ņūdžersijas pamatskolas 7. klases audzēknis. Jā, bērni arī no ārzemēm raksta par to, kas tad ir Latvijas dārgums. Sapnis par tēti. Mans sapnis ir, lai tētis atbrauc no ārzemēm uz Latviju. Es viņu ļoti gaidu. Tētis ir apsolījis nopirkt kvadrciklu, lai mūs izvizinātu. Vēlētos, lai viņš iemācītu man ar to braukt. Es vasarā vēlētos aizbraukt pie tēta uz Angliju, lai apskatītu valsti. Gribētu ar tēti aizbraukt uz ezeru makšķerēt zivis, piemēram, karūsas, līdakas, asarus. Mājās mēs visi kopā zivis notīrītu un izžāvētu, visi kopā ēstu pusdienas. Mans lielākais sapnis būtu sagaidīt tēti mājās no Anglijas, lai viņš vairs nebrauktu atpakaļ un paliktu pie mums Latvijā. Mārtiņš Ozoliņš, 2020. gadā Blomes pamatskolas 6. klases audzēknis. Un vēl 2 šādi stāstu vakari mums ir priekšā novembrī, lai mums mierīgs un arī skaists šis svētku laiks. Ar labu nakti!